Vīrietim ir jābūt spēcīgam, vīrietim ir jābūt ar muskuļiem, vīrietim ir jābūt kā klintī ar spēcīgu muguru, aiz kuras patvērties. Jo vīrietim ir jārūpējas par savu ģimeni, par apkārtējiem, bet bieži vien arī par sevi. Vīrietim ir jābūt labai karjerai, lai viņš to visu varētu īstenot un darīt. Bet kas notiek, ka vīrietis savā karjeras augstākajā punktā piedzīvo lūzuma punktu? Kā no tā piecelties un kā turpināt visu darīt no jauna. Šodien man ir lietošu vārdu liels prieks sarunāties ar ļoti labu paziņu, ar neteikšu vārdu bijušais, jo bijušie nekad nav, hokejistu, Latvijas valstsvienības spēlētāju, hokeja treneri. Pats galvenais droši vien amats ir brīnišķīgs vīrs, fantastisks tētis, 3 bērniem, Jēkabs Rēdliks, kurš ir savas karjeras laikā gan slidojis, gan braucis arī pa amerikāņu kalniņiem uz augšu, ir nobraucis arī diezgan zemu lejā, bet ir viens bet. Jēkabs nav padevies. Un par to man ir milzīgs prieks, jo nesmaidošu Jēkabu es mūžā neesmu redzējis. Kā tev tas izdodas, to mēs droši vien sarunas gaitā pastāstīsi mums, bet kā tev iet? Zini, kas ir baigi forši? Tiešām baigi forši. Es esmu atradis tādu ļoti skaistu, man balans kā tāds var ļoti nepatīk, bet tādu iekšējo mieru. Man esmu sporta skolotājs, ar to mums visi sporti notiek ārā, un mēs ar bērniem skraidam, spēlējam spēles, un ir iespēja attīstīt viņus, tad esmu treneris, kā tu ļoti labi zini. Viena grupiņa nav pa daudz, atkal var dot sevi no hokeja puses. Un tad vēl tas trešā šķautne, kas ir tāda mana pēdējo laiku lielākā kaislība, ir tas dzīves coach, life coach, ko esmu iemācījies, kur arī bija tas krahs, un no kā tas viss iznāca ārā. Tā kā bija tas zemākais punkts, tad bija tā sēkliņa, kur tika ielikta zemītē, un tad viņi izauga par dzīves coach, life coach. Un tad es saliku abas divas vēl kopā, hoķi ar life coach, un tad man tā kā braucu pie cilvēkiem, kas mani gatavi uzņemt, gan firmas, gan un tā tālāk un tā projām, kuriem es pastāvu šīs divas pasaules kopā, kur hokejs ar emocionālo veselību satiekās, tā var izteikties, un tad ir vieglāk saprast to emocionālo veselību caur hokeja prizmu. Protams, 1 uz 1, kas saka sarunas, palīdzēšana, cik es varu. Tāds ļoti ražīgs pasākums, bet ļoti veselīgs. Un, visādi dažādi projektiņi. Tagad mēs mēģinām pacelt tādu veselā miesā, vesels garš projektiņu, kur bērni no rītiem kustēsies un būs viņam iespēja to emocionālo veselību caur sportu prizmu arī, kas saka, visu agresiju, mobbingu un tā tālāk un tā projām samazināt, viņš varētu vieglāk koncentrēties un būt efektīvāks sabiedrībā. Tā kā daudz tādas pozitīvas lietiņas notiek, tā kā esmu tiešām ļoti harmonisks pašlaik. Es baigi negribētu lietot terminu, ka šobrīd braucot pa amerikāņu kalniņiem, mēs sēžam šajā rollera uzparīgtē vagoniņā, un kad tu esi pašā augšā uzbraucis, līdz pašā augšā īsti laikam nekad nevar uzbraukt. Zini kā, viennozīmīgi pilnīgi tā baigi forši pateica, ka amerikāņu kalni vienmēr ir augšā un lejā, un es zinu, ka man būs arī lejā. Bet laikam tas, kas manī kaut kādā veidā rada lielāku mieru, ir tas, ka man ir arvien vairāk un vairāk caur to coachingu, sevis iepazīšanu, man ir vairāk tie rīki, kā tikt no tās, kad ir atkal sliktā diena, kad daudz kas nenotiek tā, kā tu gribās, kad pagaidi, redz, kur ir tās lietiņas, kas tev nes harmoniju, nes tev mieru, kur tu gūti baudu, kas ir tās prieks, kur tu piepildi sevi. Jo diezgan daudz ir tas, kur mēs sevi nepiepildam kā tādu. Un tie rīki ir, un tu viņus tā kā, to klišejisko apzinātību, bet to saprašanu, ka tev kur viņi ir un tu viņus kultivē, kā es jau smējos, iedzen viņus zālītē un pakačā viņus, jo viss, kas ir, ko tu gribi dzīvē, viņš ir jākačā kaut kādā ziņā. Ja tu gribi bicīt uz pludmali, tev jāiet zālītē, un tas pats arī šeit. Un tas ir tā man ikdienas lielākā misija priekš sevis, kad ikdienā es sevi visu laiku atskaitos, saprotu, kas patīk, kas nepatīk, un tā pieķers jau pie domām, kas ir varbūt negatīvās un tā tālāk un tā projām, un pārrakstu to programmu, jo tā programma ir visstipra. Ja mums šeit priekšā stāvētu VHS video magnetofons, kur tiek ielikta Jēkaba Rēdliha video kasete,
mēs nospiežam pogu nevis play, nevis uz priekšu, bet patinam atpakaļ. Jā. Tā kā rītīgi patimā atpakaļ, tā kā reversā visu pasākumu, jo ar Jēkabu hokejistu, es nezinu, pirms 20 gadiem droši vien, ka mēs esam iepazinušies kaut kad, es esmu menedžējis, to esi spēlējis, un Jēkabs toreiz bija atbraucis no Amerikas, kur Jēkabs pabeidza Bostonas universitātes un kā smejies, kā tagad viss saliekas kopā tieši programmu saistītu ar skolotāju vai ar sporta skolotāju. Jo šeit arī bija spilgtākais piemērs, ko patiesībā liels prieks pārņem arī mūsu jaunākās paaudzes hokeisti. Proti, ka tu trāpīji uz to iespēju, attiecīgi NCAA universitātē, ka sēžot vienās šūpolēs var šūpoties gan izglītībā, gan arī sportā. Tu spēlē sportu, tev maksā, lai varētu samaksāt par izglītību, nemaksā, bet nosedz izglītību, un attiecīgi, ja tu labi mācies, tu vari atkal spēlēt savu sportu, kas nes tev scholarship šajā te visā pasaulē. Vai kādreiz tu bija iedomājies, jo 100 punktu brauc spēlēt hokeju, nevis mācīties? Tas jau bija tas lielākais, man liekas, kaut kāds tāds burvība, ja tā var izteikties. Es braucu vispār spēlēt juniorus. Un man bija biļeti turp un atpakaļ pa lielam. Turp, ja es palieku viss super, braucu mājās, karinu, slidus vadzīju, viss beidzās. Jo, pats zini, Latvijā 18 gadi, ja tu nekur īpaši baigi neties, tu vari kaut kur knapināties, bet tas tāds ļoti tāds. Un tā arī bija tā doma, aiziet, mēģinām, darām, ir, nav, un tad skatāmies, dzīvojam savādāk dzīvi. Un jā, aizbraucu juniori, tu jau juniori, kaut ko sisties kaut kas, un izrādās aizbraucu uz to līgu, kur ir vislabākā līga, viena no labākajām līgām, kur ņem pēc tam uz koledžām un universitātēm. Es tā, nopietni, jā, labi, kas ir? Man es atceros, pirmo reizi man teica, zvanīja manam trenerim no Cornell. Pasaules viena no labākajām skolām, medicīna, tur tiešām viena no top. Es tā, kā tā laba skola vispār, kas no Bostonas universitāte, tā laba skola. Viņi skaitās Amerikā, viena no, ne? Es tā, kur vispār hokejs kāds, viņi tur augstākā divīzija. Jā, tu kā tāds brīnumā visā tajā esi, un, protams, ka tu ieliec iekšā un tu saproti beidzot, ka tev tā skola paņem, un arī tur jau bija interesanti tā spēle, ka atbrauc tas galvenais treneris, lai skatījos, vai būs vai nebūs Jēkabs. Viss gāja. Vienkārši bija tāds, ka bija on fire, kā saucamās. Ja? Un ir, ješku ņemam 4 gadi un viss pārējais. Bet jau tur pēc būtības viens tāds es arī smējos. 4. gadā man bija tāds dzīves zvaniņš, kur es nonācu slimnīcā uz nedēļu, kur nobruka visa man veselība, autoimūnā. Bet tad jau, zin kā, tu esi jauns un stulbs un naivs. Kāda autoimūna, kāda slimība, neko nezinu. Ar zālēm kaut ko aiziet, naucam tālāk. Autoimūnā, tā bija diagnoze, tā bija slimība, kas tāds ir? Tā autoimūnā diagnoze ir cita, tieši pats slimība, bet fakts kā tā ir autoimūnā slimība. Un viss, palielam, dakteris teica, ka būtu jābeidz hokeju, būtu jābeidz spēlēt. Kas ar tevi notiek? Tur veselība nobrūka, un tev pēc būtības imunitāte iet vietās, kur viss ir kārtībā un taisa sūdus. Un tāpēc būtībā tā pašiznīcināšanās, tad sarkanā poga un vienkārši tev slēdz iekšā. Bet no zālēm tu viņu varu nomanidžēt, lai viņi tagad notušējās. Jā, un tad zin kā, mēs nezinām, vai mēs tīsim uz priekšu, bet tas man dzīvē atkārtojās. Un jau interesanti bija skatīties, no kuras puses tas viss ir. Kā sākums jau ir tad, bet tas viss process, tas skola ir iespējas, paskaini. Tāpēc arī visiem jauniešiem, kas kaut ko gribās, vai tur juniori vai kas, es saku, ja ir iespēja, labs hokejs un mācības, dari to, viennozīmīgi dari to. Jo hokejs sanāks, tāpat būs iespēja kaut kur. Nesanāks, kaut ko gribēs citu dzīvē, vismaz būs kaut kāds papīrītis kabatā un kaut kā tu savu paurīti darbinās, ja tā var izteikties, lai kaut kas arī te būtu tālāk. Nē, bet tev man neļaus samaloties, ka lielai daļai profesionālais sports, mēs varam runāt par hokeju, par basketbolu, par volejbolu, par futbolu, profesionālais sports kā tāds. Viss, tu sāc pelnīt, tev ir no sākuma līgums ar 3 cipariem, līgums ar 4 cipariem, jūra līdz ceļiem, visas iespējas, viss ir kārtībā. Tu tak nedomā par to, kas būs tad, kad tās slīdes tiek uzkārtas tajā vadzītē. Redz, tur jau tā lieta ir, tas pats trakākais, ka mums nav līdz galam, paldies Dievam, tad bišķi sāk viss tas mainīties, kaut kā tas mindsets. Mums nav tā izglītība, to ziķerīt, ka viņš kaut ko to savu pirmo naudiņu dabūna, kad večuk domā tālāk, skaties, kas, kur, ko tu darīsi tālāk, izglītojies.
tev ir tā, kā tu sāki hoķis un visu, un es tagad darīšu, un es tagad pelnīšu, un viss tagad būs, jo tas brīdis jau notiek baigi ātri. Un vēl smejoties, es vakar biju tieši pie finanšu cilvēkiem, lai mēģinātu kaut kādu programmiņu, kur tieši par finansēm jaunieši, kas spēlē hokejisti, bet arī sportisti, ka viņš jau sāk domāt, kur to naudiņu guldīt un to, ko tam līdzīgi. Jo tā naudiņa nāk viegli, un ja tev nav izglītība un tu kaut kā līdz galam īsti viņu neieguldi tur, kur vajag, vai pieņems nepaštuko kā tās lietiņas, tu uzcēl visu, tur, mēs dzirdam, ka nopērk pirmo bēmbi, kas ko kā, un pēc tā, un viss. Tā kā tas viss ir, un pēc tam jau tas viss jau tas rada to spriedzi. Tā kā tu saki vīrietis, muguru kausu vispārējais, lielākais jau tas mūsu tā vecā programma, kur arī es sabruku, ir tas, kad, tu esi vecs, tev taču jāpelna. Tev ir jānodrošina ģimene, tu esi hokejs, tu vispār hokejs, visi skatās hokejī, tev piķīt ķipa it kā ir. Kaut gan, pateikšu, godīgi, Latvijā nav neviens sportists, hokejists, kas vairs nestrādā. Ja? Visi, kas saka, kaut ko dara pēc tam. Mums ir 2 basketbolisti, kas 3 varbūt tās, kas var nedarīt neko pēc tam. Bet tāpat tās kustās. Līdz ar to vienmēr, un es nebiju tā kalibra spēlētājs, kas varēja kaut kur baigi iekrāt. Jā, kaut kas sanāca, bet tā pašā laikā vienmēr ir jākustās. Es uzskatu, ka tas ir tāds no vienas puses tāds mīnus, kā loģiski gribētos vienmēr tā kā vienkārši sēdēt un neko nedarīt, bet no otras puses baigi forši, jo ir kustība visu laiku. Bet problēma jau ir tā, kāda tā kustība ir. Vai viņi ir stresaini un tu mēģini izdzīvot, jo tas, ko mēs arī daudz viņu smējāmies podcastiņā, ka tā mugursoma slaigu tu krāmē. Ja? Un tev ir jānodrošina, tev tur jābūt labam spēlētājam, kas un ko un kā, tev jābūt vecis, tur viss kas ko kā. Un tu pēc būtības nevar kļūdīties, nedrīkst kļūdīties. Tev ir jābūt nākamajam līgumam. Mēs zinām, hokejā no gada uz gada tu cīnies par to savu līgumiņu. Atkal tev tur 3-4 mēneši nav. Man vienu reizi bija pēc Dinamo laikiem, tieši bija tā kā no normālā vecumā, viss čaut kā iziet, viss būs kārtībā. Es 7 mēnešus nosēdēju bez. Visu iztērēju, ko varēju viņu iztērēt, kaut kādā ziņā. Un mēs neesam tam gatavi. Tu uzreiz tāds mākonīts nāk virs galvas un tu sāc sev šaustīt. Un man lielākā problēma tieši hokeja ziņā runājot, ir tas, ka es sāku baidīties, kļūdīties. Jo tiklīdz tu sāc baidīties, tā, ja es neizdarīšu tā, kā treneris grib, ko viņš izdarīs, viņš man nosēdinās. Jā, noraustījies, nosēdināja. Ja man tad neuzliks uz nākamo spēli, neuzlika, nosēdināja, līgumu nedabūja, viss. Un tā trepīt kaut kur nesanāk, ka tu nevar tā. Un hoķītīt sevišķi, kļūda ir cik sekundes simdeļi. Tev ir jāpieņem lēmums, pareizais lēmums. Un tiklīdz tu norausties, viss, ne jau, ka es biju slikts spēlētājs, bet es varēju būt daudz labāks spēlētājs tikai tāpēc, ka Pauls bija bailēs dzīvoja. Ka tev ir jānodrošina ģimenes, kas ko kā šitas jādara, lai nebūs slikti, ko es darīšu. Un tu jau to stāstiņu uzbūvēji, varbūt tāpat nav realitāte. Bet tu viņu uzbūvēji sev Paulīti diezgan stipru, ka tu ikdienā tu pārdzīvo. Tu tam līdzīgi, ja tu varētu kaut kā tā mums sēžot, tu mēģini kaut ko pēlpot, varbūt. Tad nebija pat tā informācija, pat varbūt tās večuku. Kur ir palīdzība, kur aiziet pie cilvēkiem. Bija psihologi, bet tas nav stilīgi. Tas ir priekš vājiem džekiņiem, kas vispār pienpuikas. Jā, kaut gan tagad tieši kaučot lielākai daļai no večiem ir diezgan liela putra un liels hauss Paurī. Mēs neviens negribam atzīt, tas ir viss, jo ka mums ir šī jātur, bet paldies Dievam arī šajā jomā mēs redzam, ka lieli vadītāji, viņiem tas mindsets mainās, ka viņš grib būt produktīvs, ka viņš grib būt atvērts un viņiem ir tie coachi un tā tālāk, kur viņš var to. Un ja tur augš ir, tad man arī vajag. Lēnām. Bet tas viss ir grūti. Un tas viss ir lielais stereotips. Ja es nebūtu visā jūsu profesionālā sportista virtuvē, es droši vien arī būtu piedošana, tāds pats dīvāni pirdējs kā visi citi pārējie, sēžot televizorā skatoties un sakot, ka ko tas jēdzis, tur atkal nepaņēmu kādu tur aizsardzībā, ja? Bet tas stereotipiskais hokejists ir īpaši, ja? Es nenoliedzu un nenoniecinu citu sporta veidu čaļus, ja? Protams, cepuri nost un visi cieņi, bet spēlētājs, hokejists, no kā nebaidās. Turklāt vienmēr pozitīvais jēdzis, ja jūs arī YouTube'ā varat paskrolēt atpakaļ. Ja? Es neatceros, kura gada sezonu, bet Maksims Ribins, ja? Kolosālākais kautiņš, par ko runāja visa līga reāli, ja? Izrādās Jēkabs var rītīgi pa muti iedot. Par kādu piņšķēšanu tu runā, par kaut kādu sabrukšanu tu runā. Tu esi tas,
kādu stereotipu tu par sevi, un ne tikai par sevi, bet par hokejistiem, spēcīgajiem večiem, kuri, bet nebaidās absolūti ne no kā, un ja jāskrien ar galvu sienā, viņi neprasa, kāpēc, bet jāprasa, cik spēcīgi, ja? Un tad tagad pavisam tas karšu namiņš par to visu, kāds ir īstenībā tas vecis uz ledus, tas tiek sagrauts. Redzi, zin kā, nevar teikt, ka piena puikas, zin kā, un mēs jau esam tādi ar raksturiņu un saspiesties varam tam līdzīgi, bet tā iekšējā pasaule, viņa joprojām ir, viņa ir trausla kaut kādā ziņā. Jo tev jau ir pieņemsim tā ģimene, tas sīkais, tu jau par viņu rūp līdz galai un malai. Protams, ka tur kādam iedot auguru iekšā vai štangā, man joprojām par to, tas bija viss, ko es izdarīju. Paldies, Dievam, uz vienu izdarījis, jā. Bet mēs sevi šaustam. Un, zin kā, dažreiz, kad tu saki, tur hokejs ir kaut kas cits nekā kāds, jebkurš cits no dzīves. Nekas nemainās. Vai tu esi hokejs, neapbežojot, vai tu esi sētnieks, vai tu esi basketbols, vai tu esi biznesmenis. Mums visi mēs esam pilnīgi vienādi. Katrs vienkārši varbūt vairāk uz skatuves, kādam tur kaut kas tam līdzīgs, kaut kas savādāks. Problēmas vai lietas, ar ko mēs strādājam, ir vienas tās pašas. Pilnīgi visiem. Un lieta ir tāda, ka tā vecā programma, kas ir varbūt mums nāk no veciem, kad tā kā tev ir tam jābūt tam čalim. Un ne jau, ka tu neesi, bet to, ka tu neļauj, pieņemsim, vai kaut kur izrunāt kaut kādas lietas, tos pārdzīvojumus, vai pieņemsim saprast, kāpēc viņas nāk. Un ne jau, ka tu esi mīkstais, bet tu līdz galam īsti nesaproti sevi, kāpēc tu esi stingrais. Un kas tev ir vajadzīgs, lai tu būtu sava labākā versija. Un tiklīdz tu sāk raustīties vai šaustīt sevi, tu arī negribēsi no gultas kāpt ārā un tā protams, jo tu neesi piepildīts. Tu neesi, mierpilns kaut kādā ziņā. Un tās ir tās šaubas, tās lietas, par ko tu štuko, es nevarēju, tur kaut kas, tur tam līdzīgi. Un tas aiziet, tas sniegs, tu kā jebkurā darbā. Un ja tev nav tie tūli, tie rīki, kā tikt ar to galā, jo mēs neviens neesam mācīts, tētis un mamma arī strādājuši 2-3 darbos, lai mūs nodrošinātu, un tas ar tā darīšu. Tas, ko esmu redzējis. Un mans tētis un mamma vienkārši pasakēni, viņi ir vienkārši superīgi. Tajā laikā nebija par to, vispār mēs nerunājām. Tā izglītība kā tāda, ejam dari. Mūs mēģināja izglītot tam, es droši esmu te, un es cenšos kaut kādā pašā sākuma posmā, bet tik lēnām ar savām lietām galā, tāpēc, ka man tētis un mamma domā plašāk. Mākslinieki un vēl nezinu, kāds ir vēl droši, ja? Ka tu neesi tikai vienā ceļā. Tas ir viņiem pateicoties. Bet tā pašā laikā tu esi, tiec, iet, moči. Un ne jau, kad nemoči. Bet kā? Kas tev paurīt? Tu vari maukt. Bet vai tu dari to, ko tu dari? Vai tu dari ar pārliecību? Ne jau, ka hokejists. Nepārliecināts hokejists. Un tur nav nekāda saistība ar mīkstais, nemīkstais, tur piena puika vēl. Vecis. Bet nepārliecināts. Ja? Kā dabūt to pārliecību atpakaļ. Un tur ir tas baigais skaistums. Ka mēs varam palīdzēt, mēs varam būt stiprais dzimums. Mums jābūt nevis jāraustās un caur bailēm jādzīvo, bet tu vari būt atvērts, harmonisks, mierpilns, darīt lietas, ko tu gribi, nevis kalpot viņam, vai tu naudai, vai tu darbam, tikai tāpēc, ka man ir jānodrošina. Tev ir jānodrošina, bet ja tu nebūsi pats iekšā harmonijā, tev darbiņi arī neies. Tu sabruksi tāpat kas kāršamiņš. Un tur ir tā diezgan liela lieta, ka mēs tā kā baidamies būt, atvērties it kā un nebūt vecs, bet tu esi vecs tāpatās. Tikai tu esi upgradeots kaut kādā ziņā, kur tu vari arī ar savu paurīt, savām emocijām tik galā. Tu zini, kas tev ir jādara, lai dabūtu visu tos struntiņu ārā, kas tev ir vajadzīgs, lai sakārtot tās lietas, lai tu varētu pieņemt lēmumu, pārliecību, darīt kaut ko un tā tālāk neprojām. Ja tas izskaidro kaut ko. Ļoti daudz izskaidro, un es domāju, ka ļoti daudziem liks par to arī aizdomāties, bet šeit arī tas lielais sabiedrības, tas
vai ir spiediens īstenībā, un noteikti, ka ir spiediens. Tu pieminēji to, ka jā, mēs tribīnēs mājās pie TV ekrāniem redzam pārliecinātus ne no kā nebīstošos čaļus ar sliecēm zem kājām un ar nojām rokās un gatavi iznīcināt pretinieku jebkurā laukuma kvadrātcentimetrā. Bet kā ir šobrīd, tu ļoti pārliecinoši to visu stāsti, bet toreiz tas Jēcis izrādās nemaz tāds nebija. Tāpēc, ka viņš daudz ko nezināja, un tur arī nāk tā vesela karavāna ar sakabinātiem traktoriem un piekabēm ar to nepārliecinātību numur 1, 2, 3, 4, 5, kas to lielo sniega bombu arī bumtum ir uzvaļ. Bet tu tak nevari izrādīt to, ka tu esi kaut kāds nedaudz vājāks vai nepārliecinātāks vai nevarošāks tajā konkrētajā brīdī. Tu treneriem jau vispār vajadzīgi pārliecināt spēlētāji. Ja tu taču nevari teikt, ja esmu nepārliecināts, tad tev neviens neparakstīs. Nevienu līgumu tev nekad mūžā neiedos. Ar to tu mēģini izpeldēt, cik vien tu labi vari. Kaut kur sanāk, kaut kur nesanāk, kaut kur tam līdzīgi. Zini, kā mums vienmēr patīk arī tur treneris tu nenoticēji kaut kas tam līdzīgi. Jā, var tā būt. Bet viss jau daudz sākās no mums. Kāpēc mums ir tie spēlētāji, kas tā kā bišķi vieglāk visu to ņem tā. Viņiem sanāk labāk, jo viņš nepārdzīvo par to, ka tu treneris iedēvoja kaut ko kļūdījās. Ja? Un tas jau sākās no ziķerīša. Ja? Protams, kādam raksturiņš ir. Es ļoti ņemu pie sirds katru kritiku kaut kādā ziņā. Varbūt ne to, ka no drāma laikiem beidzot es iemācies, ka tie, kas raksta, tad man mazāk vairs tur tā kā interesē. Bet jā, viennozīmīgi tas ir tas, kad tas apkārtējais ir. Bet laikam, kāpēc es izvēlos šo ceļu, kāpēc es coachu un kāpēc esmu atvērts runāt par šo lietu, jo mani tas stingrais, tas nevienam neizrādošais, kā pēc hokeizmēm, labi, beidzot tā vecā programma ir tās bailes nost, tagad te būs viss kārtībā. Darot jebko citu, tā vecā programma, viņa ir atpakaļ. Ja tu viņu neatrisi, nesaproti, no kurienes viņa nāk, kāpēc viņa nāk, un viņa joprojām ir, viņa nav nekur nepazudusi, tā ir tas ikdienas cīņa, nekas jau nemainās. Nekas nemainās. Un mans otrs dzīves zvaniņš bija tā, ka noklopēja, otrais atnāca autoimūnā, tur gan bija Covid, autoimūnā, pārslodze, veģetīvā, blenderi iekšā, viss, un normāli izšāva korķis. Tu guli un saproti, bats, kaut kas nav. Kaut kas tajā paurītajā, tajā domu gājienā līdz galam īsti nav. Un tas jau ir kā, ārēji jau viss ir kārtībā. Un man ir tiešām, kāpēc smaidu, man ir tiešām paskaņa ģimene, un es vienmēr, esmu tiešām priecīgs, un tas nav tā kā maska, tas tur izliekās. Es tiešām tāds esmu, bet to, kad es biju darbā sapūvis, un ar saviem sīkiem vairs necīnos, un biju tik koncentrējies uz kaut kā galvenais nepieļaut kļūdu, viss tu jau pats pazūdi. Un tad, kad tu atrod atkal mēģi atrast sevi, tad tu esi labākā savu versiju. Tu esi versija, bet tu sev atkal tu mēģini sev updatēt. Un, mēs jau vienmēr laimīgs, esi laimīgs. Ko tas nozīmē? Tāds klišejs, pilnīgs stulbs kā teiciens kaut kādā ziņā. Bet mēs visi gribam būt laimīgi. Un ko tas nozīmē? Ja? Kas ir tas tava laime? Tu vispār nodefinēsies, kas tava laime ir. Mēs tikai, tur nauda. Nauda tiešām? Kaut kā mēs zinām, ka visi bagāti cilvēki saka, ka naudā nav laimes. Bez naudas arī nevar. Ja? Kas ir tas, kas tev tiešām, kad lācītim vēderā? Un tas bija, kas man bija vajadzīgi. Saprast, kas tad ir mans? Ko es gribu no šīs dzīves? Ko es gribu dot saviem bērniem, sieviņu, kādu veidu veidot to ģimeni un kāds vēlos būt ikdienā, kādus darbus es gribu strādāt. Ja? Kas ir tas, ko es gribu dot tālāk? Un ja tu tiec ar to skaidrībā, es pelnīju un netiku galā ar kaut kādām finansēm tāpatās, ja lec pārstāja pakaļai un biju, kas saka, nekāds, tad labāk, ja es baudu dzīvi un viss notiksies. Bet tas nav tik, tas ir, un tieši tu saki, tā forši jau izskan, viss jau baigi skaisti. Uz vārdiņiem es vienmēr smējos saviem cilvēkiem, ar kuriem es runāju. Tā jau baigi skaisti, viss ir. Ja jautājums, kā to dabūt to lietiņu. Bet tas pirmais ir klišējs kā apzinātība, ka tu vispār saproti. Klausies, kas ir, man kaut kas ir jāmaina. Šitās nav ok. Jo mēs diezgan daudz tajā vāveres ritinī esam, es domāju, ka tu man piekritīsi, mēs maucam. Tur jāņos pie uguns, kur padomā, varbūt kaut ko vajadzētu. Bet mēs neapsēžamies vakarā, paņem to pašu, parakst kaut ko. Kas ir tiešām, kas ir tas, kas tev
un galvenais ir, kas tev patīk, kas tev nepatīk, ko tu dari. Bet pats galvenais ir kāpēc. Mēs jau neuzdodam, labi, es tur daru to, patīk, nepatīk, nu tur tā kā kaut kāds sarakstīns ir. Mēs jau neuzdodam pašu galveno jautājumu, tā kā es sev saucu par kāpēcīti. Nu, kāpēc tu to dari? Tāpēc, ka nauda. Ok, kāpēc nauda? Kāpēc nodrošina ģimeni grib nodrošināt? Tāpēc, ka, tad sākās tā programma, jā. Man tāpēc, ka tā ir jādara. Tā ir jādara. Nu, kas tas tāds ir? Jā? Tas nozīmē, ka tā ir jādara, bet tas nav tavs. Un tad mums ir tā vecā programma līdzi, ko sabiedrība, vecāki, skolotāji, treneri, sieva, bērni, pat apzināties sev, ko tu esi uzlicis, neapzināti. Bet, un ja tu nepaskaties no malas, bišķucīt, nepaskaiti, nepavērtē, tad un man tas ir ikdiena. Es tagad gudri tad dirīju, ja? Tā ir ikdiena, man atpakaļ iet vecajā programmā, apakaļ vecajā ritenī. Es uztaisīju aplikāciju sev, lai es ik pa laikam nočikot, vai man ir, es esmu, jo Haidī, tur, kur es esmu, tur, kur es gribu, un vai man viss notiek. Un ik pa laikam, Haidī, atkal mums paslīdēja kāja. Tas ir tas mūsītis, ko čājām. Bet tajā brīdī pārāva pusvārdā, bet noķēra no pusvārda reāli, apzināties un sāk darīt. Tas nenotiek tā. Tas nenotiek tajā brīdī. Kas notika, ka ar tevi tu izstāstīji, tev tuvākais cilvēks mājās ir bērni un ieviņi, sieva. Kāds tu viņu acīs biji? Kā viņi tevi vilkārā atbalstīja? Tas vienīgais, laikam, kāpēc es tik ilgi izturēju kaut kādā ziņā. Ģimene ir interesanta lieta, man personīgi. Man ģimene ir dzinulis, bet man ģimene bija tas, kas man arī iedzina tur, kur es biju. Tajā. Jo dēļ viņiem jau es tā kā cīnos sevi, štruns, kā saka, mēs jau arī, jā. Mēs vienmēr noliekam sev, gan jau, bet tur maniem mīļajiem vajag. Un viņi bija tie, kas atkal, kur es skatos, kad bija tas krahs, un man sieva saka, es jautāju sieņai, kad tad es beidzot ar to sīko biju pēdējo reizi, kad viņš cīnījās, viņa tā gadu atpakaļ, un es tā jopci. Un es katru otro dienu viņu gadu atpakaļ es biju pēdējos, kas viņu cīnījos. Līdz ar to es biju pilnībā cīnījos, tu runā tā kā spēlējoties cīnījos. Lausties. Jā. Es biju gadu zombijā staigājis pa lielām, jo man bija pilnīgi cits, bija tikai viena tā misija kaut kādā ziņā. Un, zin kā, mums jau ir kauns to tā kā pateikt skaļi kaut kādā ziņā, vai sev to tā kā, pieņemt, ka, Dievs netiek galā. Bet man tā liekas, ka arvien vairāk un vairāk tomēr tā mūsu sabiedrība, Latvija, mēs esam pusotais muguši, bet mēs redzam, ka vispasaules fenomens ir tieši stiprie, var to atzīt. Stiprie tie, kas var pateikt sev pirmkārt jau, klausies, kur ir lietas, un tas pat ir tagad mūsdienās, es pat gribētu teikt, tas ir stilīgi, ka tu vari pateikt sev, ka kaut kas, tu gribi sev uzlabot un meklēt šīs atbildes. Jo tas nes pie tiem pozitīvajiem piemēriem, pie tiem pozitīvajām dzīvēm kaut kādā ziņā, kas risina šos jautājumus. Bet ģimene viennozīmīgi atbild uz tom jautājumu ir tas, kas dēļ kā arī es gribēju mainīties, jo es sapratu, ka šitā es negribu dzīvot. Es negribu būt šāds vīrs, es negribu būt šāds tēvs. Viņš redz, ka teicis vienkārši nekāds tur steigā apkārt. Jā, viņš tur smaida un es esmu pēc savas būtības. Bet es neesmu piepildījis, man nav pilna glāze, man ir pusglāzīte. Un tad tur kas padzersies? Es vēl tur viss. Tev tā glāze te jābūt pilna, tev jāpiepilda sevi. Mēs jau daži domājam, ka mēs esam telefonu, pa kuru runāt visu laiku. Telefonu tam izlādējās. Arī es izlādējos. Paldies Dievam! Es saku to tā kā tā Dieva dāvniņa. Jo tā kā tu sāki, zini, kad uzķer to, kad man vajag. Un tā, kad viens ir sūdīgi, tad... jau vairs tev tad ideāli. Lielākā daļa mēs tā, kad ir tu guli un pats, kaut kas nav. Tad tu sev pieķer pie domas. Bet mēs varam ikdienās to darīt. Mēģināt. Štukot. Tāpēc mēs esam šeit. Tāpēc mēs ar tiem runājam. Lai cilvēki, kas no malas, kam nav līdz galam aizšķibinājuši, pats, interesanti. Varbūt es kaut ko pastos, pajautāju sev kāpēc, ko es daru, kas man patīk, ko es varu mainīt. Jo lielākais jau ir bailes. Bailes sev pateikt, kad kaut kas, skatīties vispār vai ja mēs tev pateikt, kaut kas jāmaina, bet es jūtos komfortabli tur, kas man ir baili, bet tas ir pazīstams.
Mēs tev visu tā dzīvi jāmaina. Pieņemsim. Nu, tad šeit būs labi. Es dzīvoju savas bailēs. Būs šis teksnēs. Škam. Tagad tev nav izvēles, tad jā, tad tu mauc. Bet var mainīt mazas lietiņas. No vienas svešvalodas, jau sauksim to par svešvalodu tulkojot, ir teiciens, ka mīkstais nespēlē hokeju. Ko tu varētu pateikt tiem, kuri neatzīst, ka tu vari būt mīkstais, kurš var un ir tiesīgs būt mīkstais un spēlēt hokeju, un šeit hokejs liek vienālīdzības zīmi ar dzīvi? Nodefinē vārdu mīkstais. Zini kā, redz, kas lieta, mums jau ir tā māsta definīcija mīkstiem, kas tas tāds ir. Es piemēram uzskatu, mīkstais tas, kas nav gatavs sevi parakāties. Mīkstais ir tas, kas nav gatavs paskatīties spoguli un pajautāt savus smagos jautājumus. Mīkstais ir tas, kurš vienkārši grib plūst pa dzīvi un būt viduvējība. Mīkstais ir tas, kurš negrib savu labāko versiju no sevis. Tas ir mīkstais. Un, ja tu tā definē mīkstais, tad mīkstais mierīgi var spēlēt hokeju. Jo mēs jau redz, tas ir stereotipi. Hokejists, tev ir jābūt vecim. Ko tas nozīmē? Tas ir atkal citu programma. Kas ir mīkstais? Manā uztverē, citiem dušam mīkstais ir, kas runā, es esmu mīkstais. Manā uztverē mīkstais ir tas, kas man aprunā. Kurš zina, ka viņam ir viss slikti. Viņš nav laimīgs, bet viņš sociālos apdarīs visus pēc kārtas un to savu žuldu dabūs ārā, bet viņš nav gatavs paskatīties spogulī un pateikt, klausies, kas ir ar mani? Kāds esmu es? Mēs visus citus bakstam ar pirkstu. Es esmu laimīgs, es daru to, ko es tiešām gribu. Man ir sirsniņi piepildītas, es daru labas lietas. Man uzsver, tas ir mīkstais, jo viņš nav gatavs, viņam ir bail. Un tas ir pilnīgi normāli. Tas ir pilnīgi normāli, mēs visi tādi, es esmu tāds bijis. Dažreiz, zin kā, mēs kautrējamies kaut kur, bet es esmu tieši tāds pats bijis, mīkstais kaut kādā ziņā. Bet tā ir izvēle. Nav viegli izvēle, viennozīmīgi, bet tu vari sākt. Un mēs dažreiz domājam, ka mums vajag tāds uzreiz, man tagad jābrauc uzreiz pataisno uz Tibetu uz gadu un tagad visu, tagad būs. Nu kāds, nē, pa bišķi, 5 minūtes vēl sev dienā. Minūti. Un beigās jau būs pavisam interesanti, kas tur sanāks un tevis. Jēci, paldies tev. Paldies. Paldies arī Narvisenam, kuri organizē šo te kampaņu, kas pievērš uzmanību vīriešu mentālai veselībai. Un mēs droši vien, no savas puses, aizbraucot mājās, ieskatīšos spogulī, noteikti vēl kaut ko sameklēšu vai redzēšu, un to es aicinu darīt arī jums kopā ar šo Narvisenu kampaņu, jo emocijām dzimuma atšķirības nav. Un šādi te mīkstie vai mīkstās, cietie vai cietās, pinkšķētāji vai pinkšķētājs. Pirmkārt, paldies tev, ka uzaicināji. Paldies tiešām Narvisam par šādu fantastisku projektu. Tikko biju ar atkal semināriņš armijas psiholoģija. Armijnieki, kas ir paši stengrākie. Vienīgā lieta, ko viņi reāli var darīt, lai dabūtu savas emocijas ārā, ir raudāt. Tas ir pirmais un vienīgais dabīgais, kur mēs zinām, ka var dabūt emocijas ārā. Labi, tu varbūt nevar karu laukā tur raudāt, bet viņi kā psiholoģi iesaka, ka tas ir pirmais un pats labākais veids, kā tikt ar savu lietu galā. Kas ir pilnīgi it kā nevīrišķīgi raudāt, vai ne? Armijās. Tas ir veselīgi, tas ir normāli, tas ir ieteicams. Esam vīri un raudam, bet arī pasmaidam. Obligāti, paldies. Jā, paldies.